Sveiki, čavis, mani foršie lapas skatītāji, sekotāji, video vērotāji. Šis būs kārtējais vispārinātais kāršu video. Tēma šodien ir ziņa no augstākajiem spēkiem, dzimtas saņas arganģeļi, var sakot, spirituālai palīgi. Izvēlēties to grupu, kas uzrunā jūs visvairāk, grupa numur 1, 2 un 3, bet es jau sākšu ar grupu numur 1. Sveiki, grupa numur 1. Šis būs izklājums priekš jums. Kā vienmēr skatāties, ja ar jums nerezonē, nepieņemiet šo informāciju, pieņemiet to, kas ar jums rezonē, kas atbilst, ja pārējo palaidiet. Ja vienmēr informācija ir vispārināta, ja šis nav, kā saka, privātais izklājums. Nu, sākšu vārdu sakot ar to, kā dotajā brīdī jūs saskatāt tātad augstākie spēki. Ja šeit būs ziņas gan no dzimtas saņas arganģeļi, spirituālai palīgi, ja, augstākie tātad spēki. Kā jūs dotajā brīdī saskat šobrīd augstākie spēki, kādas šeit nāk ziņas priekš jums, un vēl šeit būs papildus arī informācija par to, kā varbūt veiksmīgāk jums vest šogad šo gadu, ja, lai labāk klātos, ja, un ko ņemt vērā, piedomāt. Ja. Nu, lūk, kā jūs saskata šajā brīdī? Ja? Nu, principā saskata jūs šobrīd tādās kreatīvās, radošās enerģijās augstākie spēki, rotaļīgās enerģijās, ja? Varbūt jūsos mostas šobrīd vai ir radusies dzirksts, aizrautība, enerģija, vēlme kaut ko radīt, kaut ko jaunu darīt, jauni projekti, jauni starti, jauni sākumi, vēlme komunicēt, būt aktīvam, parādīt uz āru savu radošo pusi kaut kādu, ja. Nu šeit tāda dzirksteļojoša, aizrautīga, radoša, kreatīva, aktīva enerģija, ja, varbūt arī šeit kāds var sākt sportot vai nodarboties ar kaut kādām mākslas radošām nodarbēm, ja, vai vienkārši, teiksim, nu, kaut kā vairāk enerģiju nest uz āru, rādīt, parādīt, ja. Nu, principā tāda diezgan rotaļīga enerģija, varbūt šeit jūs arī pieiet lietām kaut kā mazliet vieglāk šobrīd, rotaļīgāk, ar humoru, varbūt, piemēram, arī, jā, un tā tālāk. Nu, lūk, šeit kaut ko jūs šeit ar savu enerģiju, var sakot, varat izplatīt, ja, tā, ka citi to arī redz un jūt un pamana visticamāk, ja. Nu, tas ir, kā jūs šobrīd saskata augstākie spēki. Šeit ir aktīvā, aizrautīgā, radošā enerģija, ja. Nu, lūk, tālāk šeit ziņas no jūsu, tātad var sakot, dzimtas saņķiem, arganģeļiem un spirituāliem palīgiem. Nu, man šeit uzreiz gribas ķerties pie šīs kārtas, ja, viņas abas īstenībā tādās diezgan līdzīgās krāsās, ir toņos kaut kur, ja. Šī ziņa runā par to, ka aprikoze, ja, šeit ir varbūt kāda no jums var šobrīd uzrunāt aprikozes, vai arī aprikozes krāsa šāda oranžīga, vai ziedi, ja, šeit tā kā tāda astera oranža vai kaut kāds tam līdzīgs zieds, ja. Un šī kārts aicina, ja, augstākie spēki, jums arī aicina šobrīd, kā saka, atjaunot sevī smieklus un jautrību un prieku. Ja? Ja jūs varbūt kādu laiku esat bijuši tādās enerģijās nopietnākās, varbūt mazāk esat smaidījuši un priecājušies, nu, kā saka, ja, tad tagad, ja, kad jūsos arī jau visticamāk šeit rodas šī enerģija jau vai ir, ja, tad šī kārts arī mudina šeit un augstākie spēki jūs arī tiešām tā kā atjaunot sevī prieku, dzīves priecīgumu, gribas tā teikt, ja, smieties, priecāties, ja, pozitīvas enerģijas sevī vairot, ja, un šeit varbūt jums tiešām var arī palīdzēt šajā sakarā, ja kādam ir varbūt grūtības mazliet atvērties šai enerģijai, tad var palīdzēt šeit varbūt tieši oranžīgās krāsas, nokrāsas, aprikoza ziedi, ja, jo šeit arī tādās sarkanīgi oranžīgos toņos atrodas, ja, šis te cilvēks, kā jūs šobrīd saskata, ja. Tā kā šeit tā, tad tālāk šeit ziņas no jūsu dzimtas senčiem, varbūt vairāk arī jaunas arganģeļiem. Šeit iznāca diezgan spēcīgi, man bija tā, ka es maisīju kārtas un man izbira principā šīs kārtas, ja. Tā kā man gribas teikt, ka šeit diezgan spēcīgi varētu būt, kā jums vai nu šobrīd ziņas nāk, vai jums līdzās vienkārši, ja, šeit varbūt dzimtas senči, un šeit, nu, jūs varat paskatīties šīm kārtīm, varbūt kādam var kaut ko asociējas burtiski, ja, bet šeit tāds kā vīrietis un sieviete, varētu būt, ka sieviete varbūt ir vecāka un vīrietis jaunāks, varbūt tās ir dažādas jūsu paudzes, ja, teiksim,
dzimtas senči, kas stāv jums līdzās, jā, vīrietis un sieviete, kas jau ir tā kā, nu jau gados šeit, jā, viņi tāda ar sirmumu matos, jā, un viedumu. Un vīrietis šeit no jūsu dzimtas jums saka, esi drosmīgs un patiess un godīgs, jā. Esi drosmīgs, jā, uzņemies drosmi, uzņemies atbildību, jā, kā saka par savu rīcību, un esi patiess, godīgs un atklāts, jā. Tā ir tā galvenā ziņa, kas šeit nāk no vīrieša kārtas, jā. Un no sievietes šeit dzimtas senčiem nāk, jā, šeit ir viedā, tā kā the wise one, jā, viedais cilvēks dzimtā, jā, kas šeit atkal runā par to, ka šeit vajag augt jūsu esošajā situācijā, jā. Audz tajā situācijā, kurā tu šobrīd atrodies, jā. Man īstenībā šeit automātiski intuitīvi gribas salikt arī kopā, jā, šo karti, kad jūs šobrīd saskat šādā enerģijā, jā, un šeit ir tāds kā, oriģināli ir domāts kā pāžiņš, jā, zižļu, kas ir principā, tiešām arī cilvēks, jā, kurš atrodas bieži vien neatkarīgi no sava vecuma kaut kādā starta stadijā, jā. Tā kā šeit arī šī kārtas norāda, kad ir izaugsme kaut kur šobrīd augt un attīstīties un kaut ko arī mācīties vai jaunu apgūt vai, nu, vienkārši iet uz izaugsmi, jā. Tā gribas man salikt kopā gandrīz vai, jā, jo šeit arī dzimtas senči jums saka, kad audz esošajā situācijā, lai kādā situācijā šobrīd tu dzīvē atrastos, kādos apstākļos vai ar kādiem šķēršļiem saskartos, jā. Audz šajā esošajā situācijā. Droši vien ir izaugsmes iespējas, ir droši vien no kā mācīties, ko mācīties, ja, lai tu varētu virzīties priekš savā attīstībā, izaugsmē, ja, teiksim, un virzītos uz priekšu tālāk savos ceļos. Ja. Tā kā šeit tā. Man liekas ļoti simboliski, ka šeit kaut kā vīrotim acis ir cieta, sievietē vaļā, ja. Nu, es domāju, šeit acis ir cieta, tāpēc, ka tā sajūta drosme un tā kā drosme un patiesums un atklātība reizēm prasa arī tādu uzticēšanos, ja, ka tu nevis skaties uz lietām un vērtē, ko darīt, nedarīt, bet ka tu iekšēji aizver acis vai ārēji, ja, un uzticies vienkārši tai sajūtai, ka tu esi drosmīgs, tu ej un dari, un esi atklāts, ja, savukārt viedums atkal prasa, ja, to, ka tu atkal redzi, ieraugi savas izaugsmes iespējas, kur tev augt un izaugt esošajās dzīves situācijās, ja. Nu, šeit ļoti viedi tā interesanti gudri, ja. Abi šie dzimtas senči, jā, jo šeit ir tā kā racionālais prāts, bet arī tā drosme un spēks, un šeit viedums, jā, ļoti tādas izteiktas dzimtas figūras jums šeit varbūt atbalsts noteikti no dzimtas senčiem, jā, kas jums šeit arī sūta ziņas, un visticamāk arī vispār ir līdzās, jā. Tad tālāk šeit no sargaņģeļiem ir ziņa par to, ka brīnišķīga ideja jūs varbūt šobrīd ir kaut kāda nākusi, un šeit sargaņģeļi saka, ka jā, tava ideja ir dievišķi vadīta, jā, bet tikai lūdzu ņem rīcību savās rokās, lai šo ideju realizētu. Tā kā, ja jums šobrīd ir atnākusi kaut kāda laba ideja, ko jums gribas īstenot, ja, vai varbūt atnāks drīzumā kaut kāda ideja, vai šobrīd varbūt atnāks ideja kā kuram, ja, tad zini, ka jā, ka šī ideja ir brīnišķīga, un ka viņa ir dievišķās enerģijas no augstākiem spēkiem visticamāk vadīta jūsu virzienā, bet viņi lūdz tikai jums, protams, ņemt aktīvu rīcību, lai šo ideju realizētu, ja, tāpēc, ka viss jau ir mūsu rokās, mums jau var nākt idejas un sūtīt idejas un nākt informācija un viss kaut kas, jā, bet no mums pašiem tikai ir atkarīgs, ko mēs ar to iesākam, vai mēs rīkojamies, nerīkojamies, jā, vai ko mēs daram. Tā kā augstāki spēki šeit lūdzu, jā, kad lūdzu rīkojas aktīvi, lai realizētu arī šīs brīnišķīgās idejas vai ideju, kura varbūt šobrīd ir te nākusi jūsu virzienā vai rodas vai nāks, jā. Un tālāk šeit ziņa vēl no dzimtas senčiem, sargaņģeļiem un spirituāliem palīgiem par to, ko vēlams šogad ņemt vērā varbūt, ja, lai šis gads būtu priekš jums, nu, tāds pozitīvs, veiksmīgs un izdevies, ja. Nu, jūs brīvi gribat izlēkt, ko jūs darat un nedarat, jā, un ir vairāki apstākļi, kas to ietekmē, bet šeit es konkrēti vienu tā kā informāciju no kārtas paņemšu, ja? Un šeit augstākie spēki jūs aicina šajā gadā sekot savam dzīves aicinājumam.
Pirmkārt, sekot dzīves aicinājumam, otrkārt, celties augšā, iet uz priekšu, atjaunoties, sākt no jauna vai atsākt no jauna kaut ko, ko varbūt jūs iepriekš, ja šeit ir cilvēki gadījumā, kas iepriekš varbūt kaut ko ir jau darījuši, uzsākuši, varbūt agrāk nodarbojušies ar kaut kādiem hobijiem vai kaut ko iesākuši, un varbūt apstājās, neizdevās vai nesanāca, ja, vai jebkas, kas tas būtu, ja, ka šajā gadā var turpināt vai atsākt vai sākt no jauna. Ja, ir laiks celties augšā, jūs esat kādu brīdi, varbūt šeit cilvēki bijuši arī karmas procesos kaut kādos, vai sevis attīrīšanas procesos, sakārtošanos, tādās neaktīvākās enerģijās iepriekš, ja. Tad šajā gadā ir jāceļas kājās, celies kājās, ej uz priekšu, sāc no jauna vai atsāc no jauna, sekosam dzīves aicinājumam un vērs uzmanību uz tematiem, kas ir saistīti ar ģimeni, dzimtu un dzimteni. Kas tu esi, no kurienes tu nāc, varbūt šogad ir vēlams sakārtot, piemēram, attiecības ar radiniekiem, tuviniekiem, vai vismaz rast kaut kādu kompromisu, mieru vai izrunāties, vai kas kuram svarīgs, ja, jo dzimtas, ģimenes, dzimtenes vērtības šeit var būt aktuāls. Varbūt jums talanti nāk no dzimtas šeit, ja, vai kaut kādas zināšanas iespējas, un ja jūs vairāk komunicēsiet ar radiniekiem, tuviniekiem, ja, kuriem varbūt izrādās līdzīgas intereses vai prasmes vai zināšanas, ja, tad arī, protams, tas palīdz jūsu pašu personīgajā dzīves ceļa aicinājumā, ja. Bet šeit sekot dzīves aicinājumam, celties uz priekšu, iet uz priekšu, sākt no jauna, atsākt no jauna, pievērsties ģimene, dzimta, dzimtene, kas tu esi, no kurienes nāc, radinieki, tuvinieki, ja. Ieklausies savā iekšējā aicinājumā, kur tevi sauc tava iekšējā balss. Nu, šeit tāda brīnišķīga ziņa, man liekas, grupa numur 1. Nu, šeit simboli priekš jums būs zobens, ziedi, it īpaši roze, vai šeit varbūt astere. Putni šeit var nākt, jums sūtīt ziņas, pūce, vārna, ja šeit vai krauklis, melns putnu spalvas, balta, melna, melnbalta, mēnesis. Jā, kaut kādus rotas lietas, trīsstūri, ģeometriskās figūras, krusts šeit arī, jā, vai apļi, puķes, ziedi, zibens, bulta, jā, spārni, vienradzis, zirgs, jā, krāsas šeit paši redziet, jā, diezgan daudz oranžīgi, sarkanīgi toņi, bet ir arī citas krāsas, jā, brūni, zaļi, pelēcīgi, šeit arī tāds kā krāsainums, jā, balts. Tā kā simboli šeit vairāki var būt, jā, apmetņi šeit daudz kur izceļās arī, jā, tā kā varbūt ērtas drēbes, jā, un viss tas arī var būt būtiski šeit jums, jā, galvas kaut kādas rotas varbūt arī, jā, ziedi. Nu šeit tā, jā, tāda informācija šeit nāk, zvaigznes arī jums, tā kā paldies, ka noskatījāties, ceru, ka jums noderēja un rezonēja, ja tā piespiediet, patīk, komentējiet, novērtējiet to vienmēr un lai jums forša diena. Tā, sveiki, grupa numur 2, šis būs izklājums priekš jums, kā vienmēr izvērtējiet, ja nerezonē, ja nav par jums, tad nepieņemiet šo informāciju, paņem to, kas rezonē, kas atbilst, pārējo palaid. Nu, lūk, šī būs, tātad var sakot ziņas no jūsu dzimtas senčiem, sargiņģeļiem, spirituāliem palīgiem, ja. Šeit sākšu ar to, kā jūs dotajā brīdī saskata augstākie spēki, tad šeit būs ziņas no augstākiem spēkiem, un būs arī ziņas šajam gadam, ko vēlams varbūt šogad ņemt vērā, lai šis gads būtu veiksmīgāks, izdevies, vai lai labāk lietas izdodās, ja. Nu, grupa numur 2, gribējās teikt, nezinu, kāpēc 1, varbūt šeit kāds grupa numur 1 arī skatījās, bet grupa numur 2, kā jūs dotajā brīdī saskata augstākie spēki. Augstākie spēki jūs šobrīd saskata izvēles priekšā, ja? Varbūt jūs šobrīd cenšaties pieņemt kaut kādu svarīgu lēmumu, izdarīt izvēli, saskata jūs arī šobrīd attiecību jautājumos, ja? Tāpēc varbūt jums šobrīd arī varbūt aktuāli attiecību jautājumi, mīlestības jautājumi, romantiskās mīlestības jautājumi, izvēles izdarīšana, veikšana, ko darīt, kādu lēmumu pieņemt, izvēli izdarīt, ja, nu, ka jums šobrīd vēlams varbūt arī būt ieklausīties savā sirdī arī, ja, ko jums sirds saka, ko sirds grib, ja. Nu, principā saskata jūs arī šeit skaistās enerģijās, jā, varbūt jūs šeit kaut kādu skaistumu arī nesiet uz āru pasaulē vai cilvēkiem, jā, varbūt jums šobrīd gribas iet kaut kādas skaistas lietas piedzīvot, skaistas vietas redzēt, kaut kur doties sabiedrībā, komunicēt, runāt, jā, teiksim, varbūt kaut kādus pasākumus rīkot, apmeklēt vai būt, jā, tur. Jā, bet šeit diezgan daudz, kas varbūt šobrīd, kā saskata jūs izvēles priekšā, romantisko attiecību jautājumu svarīgi, mīlestības jautājumu, sirds izvēļu jautājumu, skaistums, sociālā dzīve, komunikācija, ja šie jautājumi var jums būt šobrīd aktuāli,
gribējās tikko teikt, nezinu, kāpēc, ka varbūt šeit ir kādi, kas dvīņi pēc horoskopa man skatās, es parasti horoskopus vispār neminu, jā. Kas skatās manas video zina, bet es nezinu, man tikko ieskanējās prātā, ka varbūt kādam tas ir tā kā nozīmīgi dzirdēt. Nu, lūk, bet šeit tālāk, var sakot, ziņas jums tātad no sargaņģeļiem un augstākiem spēkiem pārējiem, jā, dzimtas senču spirituālai palīgi. Šeit jums nāk šāda te krāsa, sijāns, jā, es nezinu īsti, kā latviski tas saucas, jā, bet tā ir tāda zilganīga krāsa, jā, varbūt man šobrīd nebūs tas īstais apgaismojums, jo man ir vēl mazliet tumšs istabā. Bet varat iegooglēt šo nosaukumu, sijāns, paskatīties, sajāna, nezinu, varbūt nepareizi izrunāju, iegooglējiet, ja gribat paskatīties, varbūt internetā, kā tā krāsa izskatās precīzāk, jā, tāds zilgans tonis. Šī krāsa runā par to, ka vajag, nu, būvēt savu pārliecību. Jā, tā kā jums augstākie spēki, jūs visticamāk šobrīd aicina arī būvēt sevi, veidot sevi pārliecību, pašpārliecinātību, jā. Nevis tā kā negatīvā formā, jā, iedomība un pašpārliecinātība, tās divas dažādas lietas, es domāju, tas jau ir skaidrs, jā. Bet, var sakot, lai vienkārši nepārprot mani, jā, pašpārliecinātību, sevi svarīgi šobrīd jums būtu, nu tā kā, strādāt pie šī jautājuma varbūt, jā, kad jūs, nu, sevī veidot pašpārliecinātību, pašpietiekamību, jā, ka jūs ar pārliecību darat lietas, pieņemat lēmumus, varbūt arī, piemēram, vai vadat savu dzīvi, jā, lai ko jūs darītu, vai kādas lēmumus pieņemtu, vai kā rīkotos, dariet to ar pārliecību, jā, ka tu skaidri zini, ka tu esi pārliecināts, pašpārliecināts, pašpietiekams, jā, tajā, ko tu dari, kā tu rīkojies, kādas izvēles tu grasies veikt, un varbūt tieši šāda krāsa jums var palīdzēt arī šo pašpārliecinātību vairāk veidot, jā, jo pašpārliecinātība un tāds pašpietiekums jautājums šeit var būt svarīgs, jā, tāpēc, ka bieži vien cilvēki arī, piemēram, ja jūs šobrīd atrodaties varbūt kaut kādu lēmumu priekšā, kad nevarat izdarīt lēmumu, jā, bieži vien arī tas gadās, tāpēc, ka ir nepārliecinātība, jā, jo tad, kad cilvēks ir pārliecināts, jā, par to, ko viņš grib, ko viņš negrib, vai vispār par sevi pārliecināts, viņš arī skaidrāk zina parasti, jā, ko viņš grib, negrib un pieņem lēmumus, jā, savukārt, ja ir nepārliecinātība, tad tas arī bieži aizved uz dilemmu vai, nu, kaut kādas problēmas pieņemot lēmumus. Nevienmēr, bet reizēm tas ir vienots aspekts tomēr, jā. Tā kā pārliecība šobrīd varbūt būtu enerģija, ar ko pastrādāt jums, jā, tas var palīdzēt varbūt arī vairāk pieņemt lēmumus jums šobrīd, jā. Ieklausīties savā sirdī un saprast varbūt jūsu pašu vēlmes kaut kādā ziņā. Un nebaidīties viņus varbūt īstenot, realizēt vai rīkoties, vadoties kaut kur arī pēc sirds un to, ko gribās, jā. Pozitīvu veikt savā dzīvē. Tad šeit ziņa no dzimtas senčiem, šeit ir virspriesteriene, jā. Tā kā šeit varētu būt, ka no dzimtas senčiem jums arī var būt šeit kāds cilvēks, jā, kas jums ir līdzās, jūs atbalsta vai sūta ziņas šobrīd, kas ir saistīts arī ar augstām zināšanām, ar slēptām zināšanām, varbūt ar ezotēriku arī, jā, jo te ir priesteriene, virspriesteriene, jā. Un šī kārts un šis sens runā, jā, par to, ka, nu, vajag savu mistisko spēku, tā kā, nu, apzināties. Jā, šeit šī kārts, jā, jūsu dzimtas senču un augstākais spēks, sargaņģeļu spirituālai palīgi, jūs aicina arī ieklausīties šobrīd savā intuīcijā. Jā, pievērst uzmanību tiešām visam tam, ko jūs darat, grasāties darīt vai kas notiek, jā. Un šeit varbūt var prasīt lietas arī laiku, darbu, ieguldīšanos sevī, jā. Bet tas ir vērtīgi, jā. Šeit ir kaut kādas zināšanas, kas pie jums var šobrīd nonākt, jā, vai atbildes variet uzzināt, vai informāciju vērtīgu iegūt, jā, bet šeit ir svarīgi, lai jūs ieklausītos sevī, jā, jo šī kārts galu galā runā par ieklausīšanos sevī, savā intuīcijā, savā iekšējā balsī, jā, un šī kārts arī sasaucās ar šo, jā, tāpēc, ka šī arī kārts aicina ieklausīties savā sirdī, jā, nu, protams, ieklausīšanās sirdī un intuīcijā varbūt nav gluži viens un tas pats, jā, bet tas ir tas pats tāpēc domas, kad ieklausīties sevī vienkārši, jā, ieklausīties gan savā intuīcijā, gan nojautā, kas saka kaut ko priekšā, atnes informāciju vai nes jau šeit varbūt jums veiksmīgi atbildes, jā, augstākie spēki caur jums pašiem, caur jūsu intuīciju, un ieklausīties arī savā sirdī, jā, ko jūs vēlaties un tā tālāk, jā, bet izvērtējiet situāciju un apstākļus šobrīd, jā, un, kā saka,
Šeit ir informācija, ko apgūt, ja. Varbūt šeit ir vērts arī kaut ko pamācīties, sevi attīstīt, celt savu latiņu, ja. Jums šeit varbūt kaut kādas spējas, prasmes vai dotības, vai zināšanas, vai informācija, vai kaut kas vērtīgs, kas pie jums var nonākt, vai ir, ja, ko ir ļoti labi arī darbināt, ja. Šeit jūs varat ļoti labas lietas veikt kaut kādas, ja. Šeit ir svarīgi, lai jūs ar optimismu un pozitīvu enerģiju darbinātu savas dotības, darītu labas lietas, piemēram, jā, vai vienkārši ar vērtīgu informāciju kaut ko savā dzīvē panāktu, veidot, varbūt palīdzētu arī kādam, jā, nu tas tā, bet šeit vienkārši, jā, apzinies savu to spēku iekšējo, savu intuīciju, savas dotības, prasmes, nebloķē to varbūt, jā, bet ļauj tam būt, iepazīsti to, izzini, attīsti, mācies, uzzini, noskaidro informāciju. Šeit kaut kāda informācija man rodas, es pēc gribu pie jums nākt, jā. Tā kā skatāties, varbūt jums var nākt jūsu virzienā kaut kāda informācija, ko ir vērts pamācīties, apgūt vai kam ir vērts pievērst uzmanību. Informācija var dažādos veidos atnākt caur video, caur grāmatu, caur kaut kādiem, nezinu, video, kaut vai, nezinu, klausījies, kaut ko dzirdēji, ja? Vai ka tu pats meklē atbildes vai izzini, ja? Un tā tālāk, jā, bet šeit dzimtas senči, es domāju, jums ir jāicina pašos to spēku apzināties, ieklausīties intuīcijā un pozitīvi darbināt savas dotības kaut kur arī, jā, jo šeit arī jūsu senči varētu būt arī, kas saistīti ar dotībām, kādām spējām vai arī kaut kādas vērtīgas zināšanas šeit no senčiem jums var nākt, jā, tā kā šeit vārds jums ieklausīties šajās iekšējās savās sajūtās, uzzināt, izzināt lietas, jā. Nu, pievērsiet uzmanību, ja, tam, kā jūs arī izmantojat savu doto enerģiju savā dzīvē pozitīvā veidā. Tad tālāk šeit ziņa no sargaņģeļiem ir clear audience, jā, īstenībā man jau, es kaut kā nepamanīšu to kārtu iepriekš, es fokusēju parasti tikai uz konkrētu vienu kārtas atveru tikai tad, kad es video taisu iepriekš neesmu skatījusies. Jā, tā kā tagad ieraudzīju un sapratu, ka arī, kad es runāju par šo kārti, man arī nāca prātā, ka varbūt jums arī komunicē ar jums augstākai spēki caur, nu, ka jūs kaut ko dzirdat. Un šeit šī kārta to apstiprina, jā. Sargaņģeļi saka, ka šeit ir clear audience, tās ir gaišdzirdība, varētu tā teikt, jā. Un kārta šeit runā par to, sargaņģeļi, jā, kad pievērsiet uzmanību mīlošajai vadībai, ko tu dzirdi savā prātā, vai arī no citiem cilvēkiem, jā, tāpēc, ka tas ir viens no formātiem, kā augstākais spēki ar mums komunicē. Piemēram, kad tev atnāk pēkšņi kaut kāda ideja prātā vai atbilde vai doma, kura tu zini, ka tā nav tava doma. Varbūt vispār domā par kaut ko citu un pēkšņi kaut kas ieskanējās prātā un tā atnāca tev atbilde vai kaut kas, jā. Tas ir viens no formātiem, bet gaišdzirdība nenozīmē vienmēr tikai to, ka tu dzirdi to iekšēji sevī. Tas var būt arī, ka, piemēram, nejauši it kā kāds draugs pēkšņi ierunājās par kaut ko vai mūzikā, saklausīja kaut kādu tekstu, atbildi vai vārdus, ja. Viss, kas saistīts ar dzirdi, ka tu vari sadzirdēt kaut kur kādreiz savas atbildes, vai ka tevi vada augstākie spēki, vai norāda varbūt vadlīnijas kaut kādas, ja. Tā kā šo gaišdzirdību, jā, varbūt ir vērts patrenēt, pievērst uzmanību vai piedomāt, skatieties, jā. Bet šeit pievērstam uzmanību, jā, un saklaust to sevi savā prātā vai no citiem cilvēkiem vai ārējiem faktoriem kaut kur, jā, vai tas ir audio, mūzika, varbūt filma, nu viss, ko tu dzirdi, jā, vai cits kāds runā, ka tu dzirdi, vai tavā prātā nāk atbildes, vai tu dzirdi, vai dzirdi atbildes, ka tev sūta kaut ko, ka tevi vada, sūta informāciju, jā. Un ziņa tālāk šeit, ko ņemt vērā šajā gadā, lai šis gads varbūt veiktu, nu tā kā vestos veiksmīgāk, pozitīvāk priekš tevis, jā, kaut kas labāk varbūt klātos, ja. Jūs paši priekšgribam izvēl, ko jūs darat vai nedarat, ja, bet šeit es viens tāds elements, te varbūt vairāk elementi, lai gads veidotos pozitīvi, ja, bet vienu šeit elementus palūdzu, ja. Un augstākais spēks šeit runā par taisno tiesu, ja, un tas nozīmē to, ka šajā gadā tev ir svarīgi saprast, ka nav tādas taisnības un netaisnības. Šajā gadā ir ļoti nopietni jāpadomā tev par tādu lietu, kā vai vajag iesaistīties kaut kādos taisnības cīnīšanās momentos, tāpēc, ka tas var nenest varbūt vēlamo rezultātu. Tāpēc, ka šeit ir stāsts par karmu, ja? Ņem vērā to, ka šajā gadā ļoti iespējams, ka tevi var ietekmēt instantā karma. Tas nozīmē, ka viss tas, ko tu dari, ļoti strauji nāk pie tevis atpakaļ.
nav jābaidās no šī vārda. Karma nav nekas slikts vai negatīvs. Karma tā ir tikai likumsakarīgs iznākums tavām iepriekšējām rīcībām. Visu, ko tu sēsi, to tu pļausi, saņem to, ko tu esi pelnījis, ne vairāk, ne mazāk. Ja? Tāpēc tev ir ļoti svarīgi šajā gadā ļoti uzņemties atbildību par visu, ko tu dari, saki, soli. Ja, tāpēc, ka viss, ko tu dari un nes uz āru pasaulē vai citiem, nāks pie tevis atpakaļ. Nu, līdz ar to tas ir tavās rokās, ja, kāda enerģija pie tevis nāk. Ja. Nu, šeit varbūt iedaras vietā rīkojas pret citiem tā, kā tu gribētu, lai rīkojas pret tevi. Ja. Jo šeit jau mēs paši varam karmu veidot pozitīvu vai negatīvu. Ja. Vienīgais moments šeit ir stāsts par to, ka jāuzmanās par taisnības cīņām. Ja? Tāpēc, kad saprotiet, kad runa ir par karmas enerģiju, visi ir vainīgi. Gan tas, kurš pirmais meta akmeni, gan tas, kurš atpakaļ meta akmeni, gan tas, kurš vienkārši piedalījās. Ja? Visi saņem sodu. Šeit ir stāsts par to, ka nebūtu vēlams šajā gadā, piemēram, tur atriepties kaut kādas tur taisnības cīņas, cīnīties tiesu procesos, iesaistīties. Jūs varat to darīt, ja gribat. Ja? Bet ja jūs šeit pamanīsiet to paternu, ka no tā nekas labs neiznāk rezultātā, tad tad šis ir stāsts par to. Tāpēc, ka šeit ir jāsaprot, ka tas nav mūsu rokās kādu sodīt, nosodīt, ja, augstākie spēki par to atbild. Ja. Tāpēc šeit, ja arī jūs redzat kaut kādas netaisnības dzīvē pret jums vai citiem, vēlams ir neiesaistīties, saprast to, ka augstākie spēki to visu redz un nokārtos. Ja. Šeit ir stāsts par to, ka ja tu vairāk iesi cīnīsies pret citiem, ar citiem, karos par jebkādu taisnību vai ko, jo sliktāk tev nāks atpakaļ enerģija. Sāksies bumerangi, apburtais loks, jā, ka tur atgriež un šādās situācijās bieži var gadīties, ka varbūt it kā cīnīties par taisnību, bet beigās viss pagriež pret tevi, ka tu vēl esi vainīgs. Ja tu pamani šādu paternu, tad ņem šo vērā, jā, ka labāk ir nedarīt neko vai rīkoties pēc savas sirdsapziņas, jā, jo tad tu pamanīs pēc laika, ka visi tāpat saņem savu sodu un to, ko viņi ir pelnījuši. Ja? Piemēram, ja kāds rīkojas netaisnīgi pret tevi, atbildi ar labu vai neatbildi vispār, un tad tev viss būs labi, un cilvēks pēc tam saņem, ko viņš pelnīs. Savukārt, ja tu iesaisties, nu, tad sākas kaut kādas atgriezeniskās saites. Nu, saprast to, ja, ka par taisnību nav jācīnās, lai kāds varbūt skanētu reizēm dīvaini, bet šī kārtas par to tiešām runā. Jā, tāpēc, ka tas nav mūsu rokās. Jā, tā ļoti liela mācība īstenībā šajā dzīvē, jā, iemācīties, neiejaukties procesos, jā, tāpēc, ka tas nav mūsu rokās. Un tas ir ļoti grūti reizēm klusēt, noklusēt un neko nedarīt. Jā. Protams, ir momenti, kad sev ir jāizstāv un jāiestājas, jā, bet ja tu redzi, ka tas visu laiku rezultatējas negatīvi, tad ir jāpamaina stratēģija. Jā. Tad ir jāsāk vai nu nereaģēt labāk, vai ar pozitīvu reaģēt, jā, lai arī labais pie tevis nāk atpakaļ. Ja? Un šeit ir svarīgi šajā gadā arī ievērot likumus, maksāt, piemēram, nodokļus vai dzīvot pēc likumiem, kas ir atbilstoši valstī, kurā tu atrodies. Ja? Tāpēc, ka šeit viss saistīts, ja te varbūt darīšanas ar valsts iestādēm, ar instancēm, ar karmu, ja tāpēc viss, ko tu liec uz āru, nāk pie tevis atpakaļ. Tāpēc šogad ļoti domā, kādas enerģijas tu laid uz āru, ko tu dari, ko tu saki soli, ka tu izdari arī apsolīto un tā tālāk. Tad arī viss labais pie tevis nāks atpakaļ. Ja? Te vienkārši katrai rīcībai ir sekas, ja? Tāpēc tiešām piedomāt, kā tu dari, ko rīkojies, ja tu vari pamanīt arī tieši to, ka tas ļoti strauji nāk atpakaļ, vai ka visi saņem to, ko viņi pelnīši, ne vairāk, ne mazāk, vai tu pats. Ja? Un tad arī nes šo enerģiju pozitīvi, lai tad arī tev labais nāk atpakaļ vairāk, ja? Piefiksēt šo domu, ja? Uzņemties atbildību, ja? Un rīkoties pašam atbildīgi un tā, kā tu gribi, lai arī pozitīvais pie tevis nāk atpakaļ. Nu šeit simboli jums var būt melns kaķis, redzat paši, ja? Vai vienkārši kaķi, sirdsģeometriskas figūras, zvaigznes, šādas ilganīgi krāsas, šeit arī zvaigzne, saule, zobens, te ir rotaslietas, auskari, zīles, ozola lapas. Pirmo reizi šajā kārtī pamanīju, ka viņai rokās ir kaut kas tā kā akmens vai kaut kas kūpošs. Šīs nevar saprast, jā, kaut kāds elements vai nu kūpošs vai nu akmens kristāls varbūt, jā. Jā, kaut kādi instrumenti šeit noteikti var būt skaņas instrumenti, mūzikas, varbūt vibrāciju instrumenti vai ezotēriski instrumenti, galvas, rotas, auskari, rotslietas vispār, jā, varbūt ķermeņa apgleznojumi, arī ģeometriskas figūras. Ļoti auskari izceļās, jo tepat kaķim ir auskars. Ziedi, spārni, torņi, ziedi šeit arī, jā, sarkanīgās krāsās. Nu, krāsas šeit paši redzat apmēram kādas ilganīgas, brūnas, sarkanīgas, dažādi toņi, jā.
Šeit ir, tā kā šeit paskatīties paši, varbūt kaut ko vēl redzat skaitļi, šeit ir 35 un 6 un 8, atvainojos 9 šeit ir, nevis 8, bet, nu, ja netieši tā pateicu 8, varbūt nevelti. Jā, vai šo skaitļu kombinācijas, tā kā ceru, ka šī informācija jums noderēja, un lai jums viss labi. Ja noderēja, piespiediet patīk, komentējiet, es to pamanu, novērtēju un ievēroju. Paldies, lai jauka diena! Sveiki, grupa numur 3. Šī būs informācija priekš jums. Kā vienmēr, ja neatbilst, neņemiet šo informāciju, sevi izvērtējiet. Kas rezonē, kas atbilst, to pieņemiet, pārējo palaidiet. Var sakot, vienmēr izvērtējiet, jo izklājums ir vispārnāts, jā, un tā kā skatieties, kas atbilst, kas nē, un kā jūs to pieņemat. Sākšu ar to, kā jūs dotajā brīdī saskata augstākie spēki. Šeit būs ziņas no dzimtas senčus, argenčiem un spirituālai palīgi. Augstākie spēki, jā. Enerģijas, gaismas enerģijas. Nu, lūk, šeit var sakot, kā jūs dotajā brīdī saskata augstākie spēki. Nu, šeit ir ceļš. Nu, te man būs jāsaka tā, saskata jūs šobrīd kaut kāda ceļa sākumā vai jau iesāktā ceļā. Nu, te būs gan pārnestā, gan tiešā nozīmē. Kāds varbūt šobrīd ceļo, kāds varbūt grasās kaut kur ceļot, braukt, doties kādā piedzīvojumā, kādā tuvākā vai tālākā vai lielākā, mazākā vai kādā ceļojumā, ja. Un citiem atkal būs stāsts par to, kad pārnestā nozīmē ceļš. Ka varbūt jūs esat kāds šeit uzsācis kaut kādu ceļu savā dzīvē, sācis iet pa kaut kādu trajektoriju, sācis, nu, kā saka, mērot kaut kādus, teiksim, nu, savā dzīvē ceļus, mērot kaut kādus šķēršļus, grūtības, ja, ceļa sākumā vai iesākumā šeit jūs atrodaties šobrīd tiešā vai pārnestā nozīmē. Kādam tas būs tieši kaut kur brauc ceļo dodas, ja, it īpaši varbūt šeit pa kalniem, kāds var kāpt pa kalniem vai doties, kur ir kalni, ja, vai tādas takas, kuras nav viegli izstaigājamas, kuras ir izaicinājums, ja, bet, nu, kā saka, aizraujoši varbūt, ja. Un kādam te būs stāsts, kā jau es teicu, par ceļošanu pārnestā nozīmē, ka varbūt jūs esat uzsākuši kaut ko jaunu savā dzīvē darīt, vai ar kaut ko tikt galā, vai esat sākotnēji jau iesāktā kaut kādā ceļā, kur vēl priekšā ir daudz ejams, daudz, kam jātiek pāri, daudz, kas jādara, jā, bet visticamāk tas ir atalgojoši, jā. Jo, protams, ka viss, ko mēs pārvaram, kam mēs tiekam pāri, pārnestā tiešā vai kādā nozīmē, protams, ir atalgošanās, pieredzes, mācības, izaugsmes, attīstības, izpratnes un sapratnes un tā tālāk, jā. Šeit jūs saskat arī šobrīd aktīvās enerģijās, varbūt jūs esat šobrīd tiešām aktīvi, kustaties daudz, aktīvi kustaties, ejat, skrienat, lecat, varbūt strauji. Ja neesat fiziski aktīvi, tad varat būt impulsīvi savos darbībās, rīcībās, varbūt pēkšņi strauji impulsīvi izlemt kaut ko darīt, rīkoties, kaut kur iet, vai kaut ko pasākt, uzsākt, sākt, jā, nu tādas straujas, ātras, pēkšņas enerģijas te var būt, jā. Šeit ir stāsts par to, ka pat, ja jūs esat šeit iesākuši kaut kādu ceļu vai posmu savā dzīvē, vai kaut ko vispār iesākuši vai sākat, jā, šeit ir stāsts par to, ka pat, ja liekas šobrīd, ka ceļš ir vēl tāls un grūts, un tur vēl daudz, kas ejams, darāms, un tā tālāk, ziniet tikai to, kas tur rezultātā ir gaisma šī ceļa galā. Jā, reku saulīte ir, jā, varbūt jums tur sēzē apakšā mākonīši, bet pirms mākonīšiem ir saule, ir tur rezultāts, ir tur, kā jau es teicu, vērtīgs varbūt šis ceļš, jā, tomēr nest kaut ko vērtīgu, un rezultātā ir tomēr šī gaisma, saule, pozitīvais aspekts, ja. Nu, lūk, tā kā šeit ir iesākts kaut kas, vēl ir kur iet, ko darīt, bet jums tas ir pa spēkam, jūs to varat izdarīt, ja vien vēlaties un darat, ja. Un visticamāk tas nes pieredzes, ja, strauja, aktīva enerģija, enerģiska, aizrautīga piedzīvojuma enerģija, radoša enerģija, šeit varbūt arī, ja, tāda aizrautīgi interesanti. Lūk. Tad tālāk šeit krāsa, kāda jums nāk, plūmju krāsa. Nezinu, cik ļoti man te fokusējas kamerā, man šobrīd nav tas apgaismojums labākais. Plūmju krāsa tāda, nu, sarkanīgi, violetīga, kaut kāda tāda, jā, lilīga varbūt plūmju krāsa. Un šī krāsa runā, jā, par to jūsu augstākie spēki, dzimtas senču, argentīnas spirituālai palīgi jums šobrīd saka,
tiekiet pāri savām grūtībām un izaicinājumiem. Nu, fantastiski. Es, piemēram, kārtis atveru tikai tad, kad es taisu videos iepriekš, es neskatos, ja, kad es vēru vaļā, man bija tāds tā kā, wow, nu kā var tā sakrist, ja, reizēm joprojām pēc daudziem gadiem ir vienmēr pārsteigums arī pašiem. Jo kā var tā sakrist, ja, overcome your challenges, nu, tiec pāri savām grūtībām, izaicinājumiem, ja, un te tieši tas pats, ja, ka tu ej šobrīd, ja, pa tādu varbūt izaicinošu ceļu taku, tur kalni nav viegli, ja, bet tas ir izdarāms, izejams un tiekams pāri, ja, un šī kārts arī par to runā, aicina tevi tiec pāri savām grūtībām, izaicinājumiem, nu, challengeiem, ja, kas tev šobrīd tavā dzīvē ir, ja, un varbūt tev var tieši palīdzēt šeit tāda plūmju krāsa, aktivizēt šo enerģiju vairāk, ja kādreiz pietrūk šī momenta, tāda lilīga, violetīga, nu, paskatieties internetā, varbūt vairāk kā plūma, izskatās tā krāsa, ja, grūti man noraksturot vārdiem, sarkana, lilātīga, violetīgs kaut kas tāds, ja. Varbūt jums var palīdzēt. Un man liekas ļoti simboliski, ka abās kārtīs šeit ir tā kā, te ir tāda migliņa mākonīs, šeit ir tāda tā kā dūmaka, bet spīd gaismiņa fonā, un šeit arī saule, ja. Tā kā aiz šī visa ir saula, ir gaisma, ja. Varbūt šobrīd jūs atrodaties tā kā posmā, kad jūs neredzat vēl rezultātu iznākumu vai neesat pārliecināti par to, kas sanāks, ja, bet tur ir aiz mākoņiem ir saula tā dziesma, man sāk skanēt tikko prātā. Kas tā bija pēc dziesmas īsti nezinu, bet kaut kur dzirdēts ir tāds, ja. Jā, tā kā tur aiz mākoņiem ir saula. Ak, Dievs, kas tā dziesma skanēs viņa prātā. Jā. Tur ir labi, vai kā tur tālāk bija tie vārdi, neatceros, negribu sajaukties, varat pagulēt, ja gribat. Jā, tā kā tā, šeit informācija, ja es domāju tāda, ka jūs varat tikt pāri, tiekiet pāri savām grūtībām, izaicinājumiem un, kā saka, nu, nevieglajiem varbūt posmiem šobrīd, jā, tur ir rezultātā gaisma saulē, jā, viss ok, pat ja šobrīd tas tā nejūtas, neredzās vai nav vēl redzams tas rezultāts, jā. Tā, šeit no senčiem, jā, nāk ziņa, šeit ir medicine mother, jā, medicīnas māte, tā teikt, jā, tā kā varbūt šeit kādam no senčiem tieši var nākt šeit sievietes tātad enerģija, jā, un šī kārts, šis sencis aicina godāt savu iekšējo zināšanu. Ja? Tā kā varbūt jums šeit ir iekšējās zināšanas varbūt par medicīnu vai vienkārši jebkādas zināšanas dzīvē, viedums, uzkrātas zināšanas, iegūtas vai pieredzē, gūtas vai šobrīd gūstat, mācāties kaut ko varbūt jaunu. Ja? Godājiet savu iekšējo zināšanu. Ja? Tas nozīmē, nu šeit to var dažādi interpretēt, ja? Bet man gribas šeit teikt tā, ka, nenoniecini sevi, nenoniecini savas zināšanas, savas pieredzes, ja? Tas viss ir vērtīgi, tas viss ir svarīgi, katrs piedzīvojums, pārdzīvojums ir, kā saka, pieredze, ja? Viss, ko mēs šeit daram uz zemes, kam mēs ejam cauri, kas ar mums notiek, tā ir vienkārši pieredze, ja? Kas nes zināšanas un attīstību, un tāpēc nenovērtē to par zemu, ja? Bet, godā tieši, ja? Cieni savas zināšanas, savas vērtīgās pieredzes, jo viņas visticamāk šeit nes tev dzīvē kaut kādas izpratnes, atbildes, zināšanas, padara tevi gudrāku, labāku vēl, ja, teiksim, kāds tu jau esi, un vienkārši, kā saka, varbūt tu gūsti pat pieredzes, ar kurām tu vari dalīties ar citiem, palīdzēt sev vai citiem, ja, vai atrast kaut kādus sadziedēšanās ceļus, varbūt šeit pat, ja, jo tad tomēr par medicīnu kaut kas arī iet runa, ja. Tā kā šeit tā, ja, gribas teikt, tā kā cieni savu iekšējo zināšanu. Tad no sargaņģeļu kārtīm šeit sargaņģeļi saka, šeit ir eņģeļu terapija. Un tas nozīmē to, ka sargaņģeļi saka, lai tu atdot viņiem savas rūpes un uztraukumus un atļauj, kā saka, viņiem noņemt no tevis šo smagumu un nastu. Īstenībā tā ir reāla metode arī, kas strādā, jūs varat to pamēģināt savā ikdienā kādreiz, ja? Ja kādreiz jums ir kaut kādas problēmas, grūtības iekšēji kaut ko, tikt galā ar kaut ko, ja? Tad reizēm tieši tā arī vajag darīt, kad jūs palūdzat savus sargaņģeļus, pasaucat savus sargaņģeļus un palūdzat viņiem, jeb pareizāk sakot, nododiet viņiem savas rūpes un raizes, ka tu burtiski iztēlojies, ka tu to savu smagumu no saviem pleciem, no savām sajūtām, no savām izjūtām
atdot un nodot sargeņģeļiem, un tu viņiem to iedod un palūdz, lai viņi paņem šo smagumu, rūpes un raizes un palīdz atrisināt, sakārtot. Un tad, kad tu būsi izteicis šos vārdus vai iztēlojies šo vizualizāciju, tu burtiski jutīsi, ka tev paliek vieglāk. Un tad, kad tu nodod savus rūpes un raizes sargeņģeļiem, tad uz to brīdi pārstāji pats par to, uz to ļoti fokusēties. Ja? Tālāk, kad tu esi nodevis sargeņģeļiem savas problēmas, tad tev atliek vienkārši vērot, kas notiek pēc tam. Tāpēc, ka tad, kad tu nodot rūpes un raizes sargeņģeļiem, tad visticamāk arī sāks lietas kaut kā kārtoties, virzīties, varbūt tā virzienā nāks zīmes, atbildes vai kaut kas, tāpēc esi vērīgs, ja? Tāpēc, ka, lai atrisinātu savas dzīves problēmas, protams, ka tāpatās tev pašam ir aktīvi jāņem, nu, kā saka, rīcība savās rokās, ja? Tas nav tā, ka tu vienkārši atdod visas problēmas sargeņģeļiem un viss sakārtosies pats, ja? Tu vari atdot problēmas sargeņģeļiem, bet viņi sūtīs tev atbildes vai kaut kādas iespējas vai ziņas, un tālāk jau tev pašam ar to ir jāstrādā. Vienkārši tev var palikt tā vieglāk, tu vari justies tā, it kā, ka tev palīdz atbalsta, ka tu neesi viens savās problēmās, ja? Un tad tev varbūt nāk atbildes ziņas vai norādes kaut kādas dažādos veidos no sargeņģeļiem var nākt, vai tas ir audiāli, vizuāli, nojautas, sapņi, intuīcijas, katram savas kaut kādas sensitīvās izpausmes, ja? Kā tu pamani zīmes, ja? Un tad tu tālāk jau risini, ja? Vienkārši starpība tāda, ka, ja tu reizēm tās rūpes un raizes pie sevis nesmagi turi, nezini, kā viņas risināt, tad tu nekas arī nemainās, to vienkārši ir grūti, ja? Iet to ceļu. Bet, kad tu nodod šīs rūpes un raizes sargeņģeļiem, tad tu jūties vieglāk un sāk kārtoties lietas. Tas nozīmē, ka tu dod atļauju sargeņģeļiem sakārtot, palīdzēt tev, un tālāk tev ir jāvēro, kas nāk tevā virzienā, un pašam arī aktīvi jārīkojas un jādarbojas, lai tad arī risinātu. Nu, kas sāk reāli risināties lietas, ja, bet tev pašam ir jāņem šeit aktīva darbība, lai to izdarītu, ja, bet vienkārši izkustās vismaz varbūt no punkta kaut kāda, nu, ja, viss un tā tālāk. Tā kā eņģeļi šeit aicina sargeņģeļi, ja, izmantot šo saucamo eņģeļu terapiju, atdot savus rūpes un raizes viņiem un atļauj viņiem tā, kā saka, noņemt no tevis šo smagumu nastu. Jā, ka tu atdod rūpes raizes nastu, noņem un tad skaties tālāk, kas notiek, un tad rīkojies aktīvi un risini, kur iespējams jautājums, tāpēc, ka šeit arī ir stāsts par to, ka tiec pāri savām grūtībām, ja. Tā kā, ja tu esi iestrēguma punktā kaut kur šobrīd, nu, jūties tā, ka problēmas ir un viss kaut kas, jā, bet nezinu, kā darīt, tad nodot to sargeņģeļiem augstākiem spēkiem, burtiski nodot to, iztēlojies, pasaki vārdiem, runā, un tad tu jūtīsi to vieglumu, un tālāk skaties, kas notiek. Jā, kā arī lietas sāk kārtoties, risināties, un tad ņem aktīvu darbību, lai arī sakārtotu lietas, jautājumus tiktu pāri grūtībām. Tad šeit vēl ziņa šim gadam, jā, ko tev varbūt svarīgi ņemt vērā šajā gadā, lai šis gads būtu veiksmīgāks, izdevies, varbūt vairāk vai pozitīvāks. Ja? Tā ir jūsu brīva griba, protams, ko jūs darat vai nedarat, kā rīkoties, ja? Bet ir vairāk aspekti, kas tev ietekmē, bet šeit es palūdzu vienu, lai vismaz aspektu parāda, ja, no augstāko spēku punkta skatu punktu. Un šeit sargeņģeļi, spirituālai palīgi un dzimtas senči, augstākie spēki, šeit enerģijas gaismas, ja, aicina jūs šajā gadā būt radošiem, kreatīviem, darbināt sievišķīgo enerģiju, vienalga vai šeit skatās vīrietis vai sieviete, tāpēc, ka sievišķā un vīriešķā enerģija mūsos visos ir iekšā, jā, vienkārši kādreiz viena enerģija dominantāka, varbūt, jā. Bet šeit aicina darbināt sievišķo enerģiju, kreatīvisms, radošums, sievišķās enerģijas, ka tu uzņemies atbildību, ka tu darbini, ja tas skatās sievietes, jā, tad darbināt sevi sievišķajās visās lomās, kas tev ir aktuāls, vai tā ir sieviete, māte, saimniece, sieva, ja teiksim, radošā kreatīvā persona, vai kas, kuram šeit kādas lomas ir svarīgas, aktuāls, darbināt šīs sievišķās enerģijas, jā, darbināt savu radošumu, kaut ko radīt, darīt, veidot, tev visticamāk šeit izdosies un sanāks. Un šeit ir svarīgi šajā gadā, lai tu uzņemies arī atbildību par savu dzīvi, lai tu esi savas dzīves pavēlniece, pavēlnieks, ja, ka tu pats, nu, kā saka, uzņemies gan atbildību rūpes par sevi un arī par sev tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem, ja. Bet šeit ir atšķirība. Kāda ir atšķirība starp šeit ir imperatori, ja, starp imperatoru un imperatori. Sievišķā enerģija no vīrišķās atšķiras ar to, ka sievišķā enerģija ir mazliet pasīvāka, ja, kas nozīmē, ka tev ir jāmāk arī pieņemt. Ja? Piemēram, ja tev kāds kaut ko dāvina, dod, kaut vai tev roku padod, durvis atver, aiz tevis aizver, nezinu, tur, jā, kaut ko tev dāvina, mācēt arī pieņemt. Ja? Tāpēc, ka tavā virzienā varbūt šogad var nākt arī kaut kas labs, varbūt kāda vērtīga dāvana, vai atbalsts, vai palīdzība, vai, nu, vienalga, kas tev ir svarīgs, finanses, kaut vai nauda, vai
darbs vai vēl kaut kas, mācēt pieņemt. Ja, ka šeit nav tev tikai, kā gribas teikt, jāmauc, atvainojos par žargonu, ja, un jādara un aktīvi pašam viss tikai jādara, jāsasniedz un tā, bet ka tu vari arī ieņemt kādā brīdī pasīvo lomu, nav domāts tā, ka tu neko nedari, bet ka tu nevis tikai skrien un dari go-getters, ja, bet ka tu arī māki paņemt, pieņemt, paldies pateikt, ja. Rūpēties par sevi, ja, šeit sievišķās enerģijas var nākt uz āru. Šajā gadā svarīgs varbūt attiecības tev arī ar māti vai sievietēm tavā dzimtā, ja, vienalga, kas tās būtu, ja, vērtīgi sakārtot, varbūt ir attiecības ar sievietēm tavā dzimtā, vai nu sakārtot, nokārtot, vai pozitīvā veidā nest šīs attiecības, jo tas var ietekmēt arī pozitīvi to, kā tu pats vai pati realizējas savās sievišķajās enerģijās, ja? Bet te var būt tiešām savas dzīves valdniece, noteicēja, ja? Sievišķās lomas visādu formā, kas tev svarīgs darbināšana, uzņemies atbildību par sevi, ja rūpējas par sevi un citiem, mācies arī pieņemt lietas, ja? Visu ok, nav nekas slikts tajā pieņemt kaut ko, ja dzīve dod ņem, ja? Kā saka, paldies, pasaki, ja? Un tā radoša, skaista vide, ja? Gribas teikt par vidi, ja? Ka varbūt ir šogad arī svarīgi rūpēties ne tikai par savu izskatu, iekšējo un ārējo enerģiju, bet arī par savu vidi, ja? Jo vide arī ietekmē to, kā tu jūties, ja? Tā kā šeit varbūt var veidot kaut kādu omulību sev apkārt, skaistu pozitīvu vidu, sakārtotu, ja? Un vispārējais, kas nu te var būt, ja? Nu, tā kā šeit tā, ja? Sievišķās enerģijas darbināšana, sievietes lomu darbināšana, ja, teiksim, radošs kreatīvisms, ja, varbūt vispār var kaut ko darīt, radīt, veidot, taisīt, ja, teiksim, un sanāk izdodas un padots, ja, un ka tu māki pieņemt un vairot enerģiju, ja, tāpēc, ka var gadīties, ka sievietēm jau tā ir iedot kaut ko, viņas to pavairo, ja, tāpēc arī svarīgi tev ir mācēt pieņemt, jo varbūt tu no tā vari kaut ko labu pavairot tieši, ja. Nu tā, šeit simboli priekš tevis var būt kalni, migla, gaisma, lukturis, saule, aplis, figūras, zvaigznes, ģeometriskas figūras, te varētu būt arī punktiņi, tīpaši kaut kādi punktiņi, varbūt kaut kāda sejas apgleznošana, ķermeņa apgleznošana, ja, šeit ļoti daudz, kas ir virsū šim te dzimtas sensim, ja, šeit tāda dabīga elementa izskatās tā kā, es nezinu, tā kā dzīvnieku zobi tie varētu būt, vai nu tā kā kaula tie elementi, ja, tādi nemāk varbūt pareizi norakstot, ja, kaut kā dabas elementi, gliemežvāciņi, āda, auskari, rotas lietas, galvas rotas, ja, apģērbs šeit arī tāds viegls varbūt ērts, bet skaists, ja, nu tā skaisti smuki, ja, nu te varbūt šogad, ja, tā vēlme arī varbūt rūpēties vēl vairāk par savu izskatu skaistumu iekšējo ārējo un tā tālāk, ja. Šeit vēl varbūt lāpa, ja, puķes, ir tīpaši saules puķa kaus, rudzi, daba, bērži, koki, jā, viss, kas aug un plaukst un zeļ. Vasara varbūt tāds, vai pavasaris foršs arī tieši priekš jums enerģētiski laiks. Nenozīmē, ka cits laiks ne, vienkārši te man viss tāds zaļš, ja, ka tā kā foršs varbūt radošais ieslēgties vai būt. Bet vispār arī šogad, jā, skaitļi 841 vai šo skaitļu kombinācijas, jā, krāsas šeit paši paskaties, kādas ir apmēram tādas oranžīgas, zeltenīgas, baltas, sarkanas, plūmas, violets, lillīgas, zils, zaļš, nu daudz te vispār visādi krāsu, jā. Nu tā, šeit tāda informācija, skatieties grupu numur 3, paldies, ka noskatījāties, ceru, ka jums noderēja, ja tā piespiediet patīk, komentēt, to pamani ievēroju, novērtēju, paldies, lai jums jauka diena.